Ne visi sapņi piepildās, taču sapņot noteikti vajag. Tas ir moto, kas visnotaļ iezīmē šobrīd Madonas Novatpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zālēs skatāmo novadnieka, porcelāna virtuoza, mākslinieka Jāņa Roņa personāla izstādes Stārbrīdis. Visi darbi ir tapuši manā Piebalgas porcelāna fabrikā. Piebalga ir manas mammas un vecā mammas dzimtā puse, un tāpēc arī mēs atnācām no Rīgas uz Piebalgu. Madona savukārt ir mana bērnības galvaspilsēta, un šī ir pati labākā izstāžu zāle Latvijā. Šie apstākļi, teiksim, tās augšējās gaismas, tas veido tādu ļoti skaistu niansi, un to ekspozīciju veido, mazliet pakārto tam ārējām, un man tas patīk. Baltais, melnais, dažāda māksla, gan zīmējumi, gan fotogrāfijas, gan gleznojumi. Un maniem bērniem, audzēkņiem vairāk jau patika šis te. Mēs pagājušā gada 7. B klasi rudens pirmā ekskursijā bijām Piebalgas porcelāna fabrikā, skatījāmies ražošanas telpas un procesu un arī apgleznojām mazās krūzītes. Tā kā pašlaik ir izstāde, tad esam atnākuši šeit paskatīties skaistos brīnišķīgos darbus. Izstāde ir lieliski iespēja jebkuram reģionu iedzīvotājiem, kurš dzīvo varbūt tuvāk Madonai, nevis Rīgai, jo mēs zinām, Rīgai ir pašai savs Rīgas porcelāna muzejs, bet šeit vienu vietu 5 zālēs var apskatīt porcelāna trauslumu, porcelāna spēku, porcelāna meistarību. Porcelāns ļoti izsmalcināts, sarežģīts materiāls, un īstenībā viņš prasa ļoti lielu tādu uzmanību un pietāti pašā sākumā. Tad, kad es arī tepat pie Madonas mākslinieka Seiksta praksē biju, man ļoti padevās virpošana. Protams, bija iespēja kļūt par tautas meistaru un tādu, bet man gribējās atkal kaut ko citu, un tā es izgāju visam cauri, gan šamatam, diploma darbā lietišķos veizu materiālu, dažādiem materiāliem cauri, praktiski var teikt, ka visiem keramikas materiāliem. Un tad paliek pie paša sarežģītākā, un tagad strādāju rangu kaulu porcelānu, kas ir viens no kaprīzākajiem materiāliem, kāds ir. Mums visiem zināms trauslais porcelāns, trauslas krūzītes, kuras vecāki iespējams nav kādreiz ļāvuši aiztikt, un tās vienmēr stāvējušas skapī aiz stikla. Bet te mēs redzam, ka no porcelāna var iztaisīt arī lampas, no porcelāna var izveidot dažādas figūras un arī lelles. Tas parāda tā porcelāna iespēju paplašināties, un man ir tādas aizdomas, ka Jānis Ronis mūs vēl nākotnē varētu pārsteigt ar vēl daudz atklājumiem, ko mēs porcelānā varam ieraudzīt, izveidot un pēc tam arī apskatīt. Un tiesa, mākslinieks prot pārsteigt, un nevien ar plastiskām formām un traukiem, kas apvieno mākslas un dizaina funkcijas. Šis ir mans šīs izstādes sānsolis. Pirmoreiz es strādāju ar dabīgā zīda apdrukām. Šeit izmantoti motīvi no manām fotogrāfijām. Protams, ir ļoti daudz laika veltīts kompjūtera apstrādē, bet visiem pamatā ir ierosme dabā. Un šeit ir sienas šķīvi. Šeit arī ir ļoti ilgi un radoši strādāts pie šīm kompozīcijām. Tāds viens šķīvis, cik ilgā laikā top? No idejas līdz realizācijai? Īstenībā te ir dažas kompozīcijas, kas ir vairāk kā mēnesi tapušas. Visgrūtāk pabeigt to darbu pie visiem darbiem, kas šeit ir. Es gribētu vēl viņus turpināt, vēl uzlabot. Tas nav vienkāršs process. Un tas tāds kā nebeidzamais etaps. Tāpat kā mākslinieka radošo ieceru plūdums. Vēl tikai piebildīšu, ka Jāņa Roņa darbi ir plaši pazīstami gan Latvijā, gan ārpus tās. Tiek glabājas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja krājumā, Rīgas porcelāna muzejā, Madonas Novatpētniecības un mākslas muzejā, kā arī privātās kolekcijās. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.